kā grauds nokļūst līdz tavai bļodai. Tātad graudus zemnieks izaudzē, mēs viņu pieņemam, attīram, nolobam, pēc tam saplacinam un safasējam. Rīgas dzirnavnieks jau vairāk kā 60 gadus ražo pārslas. Dažādi veidi, tas ir auzu pārslas, kā arī citu graudaugu pārslas, tas ir kvieši, mieži, rudzi, arī griķu un rīsu. Un arī sortimentā ir arī ātri pagatavojamās biezputras, mazās paciņās, trauciņos. Mana mīļākā putra ir pagatavota no pilngraudu pārslām. Cik minūtes jāvāra, es nevarēšu pateikt konkrēti, bet tas, ka tur jāpieliek sviests un piens, tas ir viennozīmīgi, un mazliet cukura, un garšamā putra ar ievārījumu. Kāds tajā mirklī ir.